Barona Šrēdera dzimta Burtniekos valdīja vairāk nekā gadsimtu, un viņu savulaik paveikto varam baudīt joprojām. Tas ir Muižas parks Burtnieku centrā ar dendroloģiskajiem koku stādījumiem un dīķu kaskādi. Tāpat baznīcā glabājas baronu dāvinātās sudrablietas. 19. gadsimta vidū Šrēderi veikuši plašu dievnamu iekštāpu remontu. Tāpēc burtniecieši atzīst, ka sen jau bijis laiks pievērsties baronu dzimtas kapu sakārtošanai. Mēs rādām ar lepnumu Burtnieku parku un lepojamies, jā, un tātad, vai nekā, tāds kauna traips patiesībā, ja tie cilvēki, kas toreiz pirms tiem pāris simtiem gadu to visu darīja, ja, ka viņi tagad ir aizmirsti. Bet nav jau aizmirsti, vienkārši ir arī iespēja jautājums. 16 baronu dzimtas atdusas vietas Burtnieku vecajos kapos aizņem gandrīz 200 kvadrātmetrus lielu teritoriju. Pirms gadiem 10 ideju sakopt baronu kapus jau virzījis vietējais vides aizsardzības klubs. Naudiņu mums neiedeva, jo te bija liels ķēdes un tas maksāja lielu naudu. Mēs arī, protams, priekš tā visu prasījām, bet gala rezultātā tas viss palika tā karājoties gaisā. Un tā kā es uzzināju no Guntas Taļeckas, ka viņa ir tomēr to projektu tagad pa jaunam iesniegus, tad, protams, es biju ļoti priecīga. Un vakardien es biju izdomājis, ka šodien jāspiež sulas pie kaimiņienes. Un, protams, visas sulas atliku, jo man patīk ļoti kapi. Un atnāca talkā. Kapu sakopšanu organizēja biedrība Burtnieku kultūra vidi, iegūstot līdzekļus novada pašvaldības izsludinātajā vides attīstības projektu konkursā. Jau pirms talkas šajā vietā nozāģēti vairāki vecie bojātie koki un iznīdētas nezāles. Savukārt talcinieki veidoja jaunus apstādījumus, tīrīja pieminekļus un iztaisnoja krustus. Vietā nolika sagāzušos akmens stabus. Visi krusti un kapiņi ir saglabājušies tiešām no tiem laikiem. Bija tāds brīdis, ka šie kapi bija pilnīgi aizdauguši un tādi aizlēsti, bet pat ir tā, ka mazliet sakopti un cerams, ka pēc šīs talkas viņi tiks kopti un uzturēti, jo blakus ir vecā kapsēta, kurā ir tiešām ievērojamas personības apglabātas, gan burtnieku mācītāji, gan skolotāji, un ir ļoti interesanti kapu pieminekļi un krusti, un varbūt mēs tā domājam, ka šī vieta varētu veidoties par tādu kultūru vēsturisko vietu, jo šeit aiz vecajiem kapiem ir arī Burtnieku ezera stāvkrasts, kas arī pamazām tiek kopts un sakārtot. Daļdārzniece Zentas Krastiņa, vadot jauno apstādījumu veidošanu pie kapu vietām, vērtē, ka nākamais darāmais darbs būtu senās kapličas, kas ir arhitektūras piemineklis, atvēršana. Par cik barons ir izvēlējies pie kapličas šeit šos savus dzimtas kapus, jā, tie praktiski iekļaujas kapličas ansamblī. Un šo ansambli mēs mēģināsim pataisīt ar skujeņiem dažādiem, drusciņu ziedošiem krūmiem, vienkārši ainaviski smuku. Un tas ir arī viss. Kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, jebkura vieta, ko mēs sakopjam, ir svarīgi Latvijai. Vienalga, vai viņa ir barona kapu vieta, vai viņa ir mūsu pašu kapu vietas, jā? Jo kāda vieta labāk kopta, lielāka ļaužu cienība pret to un pašiem pret sevi. Burtniekos spriež, ka varētu uzdot labu uzdevumu vietējiem skolēniem, papētīt baronu Šrēdera dzimtu un viņu laikus. Tāpat ir doma sameklēt kapos Muižas dārznieku atdusas vietu, ir saglabājušās viņa znota zviedra Kārļa Svensona atmiņas par dzīvi Muižā. Iespējams, tās būtu vērts izdot grāmatā.